Es aizņēmos kaseti no klases biedrenes un es atceros, man viņa tāds epies nevarēja viņu vienkārši atdot. Es teicu, ka es viņu pazaudēju. Un iedevu 2 lati. Iedevu 2 lati savai klases biedrenei. Un paturēju kaseti, un lai es viņu varētu klausīt. Starp citu, Salavēts drīz arī ir Ziemassvētku un Ziemassvētku vēlēšanās var Salavēcam aizrakstīt. Tā kā ir tāds kaut kāds īpašs vēlēšanās, rakstiet Salavēcam. Uz Skandināviju viņš šādām iespējams varēs sagādāt. Sudrabs, viņa bija labs mentors, man. Hold on a second. Šito lūdzu iemūžinām. Forever. Tagad man saka, kas ir albumā ir nozīmīgākais, tas strogi sāks, tas skits ir skārdākais, kas tur ir. Jo, bet vecī, tu anlakoji, tu ģipa tu atslēdzi to skitu spēli. Jā, dzirdi, jā, pirms mēs turpinām tā. Atsāt nost? Nē, vēl virsū. Beidzot, ko korni darīsi viņu labāk. Jā, iedomājies. Saka, davai, Iedomājies, jā. Pametīsim jums garos. Čāga nāca Aģiku treniņkaros filmēs. Aģiku nebija dīva. Iedomājies, kāds mārketings. Ja būtu tāds foršs, godīgs popmūziķis, kas nemēģina tur braukt klipā ar Bentley un pēc tam brauc ar tramvaju uz mājām, bet jau klipā braukt ar tramvaju, tad viņam arī būtu daudz vairāk. Ja ir kāds, kas grib ar mani izkauties Bazāra 03. 10. janvārī, tad dod man ziņu. Mums ir milzīgs prieks pie mums Tendenci LV podkāstā par mūziku. Šodien uzņemšos 2 leģendārās personības. Ozols, Ķirt. Čau, vecos, let's go. Sudrabs Sirds. Let's go, tad parunāsim. Let's go, son. Yeah. Parunāsim par kaut kādām vienkāršām lietām, par to, kas ir aktuāls mūzikā, par to, kas ir aktuāls jūsu ikdienā un mēģināsim Dodam iekšā. Jūsu klausītājiem, ja, kādas lietas varbūt tās, kas ir interesants. Moģis ir pa stīgām. Pa stīgām, jā. Sudrabs jau tev vispār maz intervijas principā ir bijušas, vai ne? Kas ar to ar tādiem medijiem uz jūsu? Es neteiktu, ka maz pietiekami. Ir jau savākšas pēdējā laikā, jā. Zini, tev baigi jau daudz nevajag. Daudz nevajag, jā. Es esmu redzējis, tu esi bijis Ghetto Games, jā? Jā, pareizi, jā. Right. Jā, tas pirms kādu laika bija, vai ne? Tas, jā, bija laicīgs, jā. Kāds pusgads droši vien. Vairāk, mājas. Varbūt tas bija tev iepriekšējā tajā reizē, kad... Un tad bija cits podcasts, kas tagad beidzies. Karsts, jā. Točni. Šautauts Džekiem darīja labu lietu. Viņi ir uz... aizgājuši tā kā kaut kādā pauzē, vai viņi... Man liekas, ka viņi nesen pat bija atgriežušies, bet viņi to, redzi, tas viņu kā ir blakus projekts, kā nepamat nodarbošanās, līdz ar to es domāju, ka tas ir, tas arī tas moments, kurš tā kā nedod to ritmu kaut kādu konkrētu. Man liekas, Jēnots bija tas, kas kaut ko vēl turpināja darīt, bet tās, tur, zini kā, man liekas, čaļi tur... Viņiem tur savi batli notiek savā starpā. Nevis tas, ka viņiem savā starpā notiek, bet dzīvē, zini, visiem batli ir, un tad jāpieņem lēmumi, kur tu gribi ieguldīt savu enerģiju, kur nē, man liekas, un tad tur tāds, Right. Man liekas, ka jābūt lielam passionam, zin kā, lai to ilgtermiņā baigi maukt. Jā, pirms laika bija vērojams tāds, nezinu, vismaz es pamanīju tādu kā vilni, ka, nezinu, tur Hip-hop LV atgriežās, jā, un sāk, kad hip-hop uzņēma to savu atgriešanās gājienu. Redz, nevienam nav tāda strukturēta un stingra, komanda, komanda tas ir viens, komanda noteikti rastos, bet nav līdzfinansējums tam visam. Ja būtu līdzfinansējums kaut kāds tāds pamatīgs, tad jau arī uzreiz tā komanda automātā savāktos. Man liekas, ka visiem šiem te labā nozīmē projektiem, foršiem, kas mēģina kaut ko darīt, zin kā nav. Tiešām tādas motivējošas finanšu nav, līdz ar to tas viss notiek tā, kad ir laiks, to izdara, kad nav laiks, to nedara. Jā. Jau uz entuziasmu. Vienkārši tas, ko es saprotu, ka kaut kādu brīdi tu vari laist uz hype, uz entuziasmu. Jā. Tas tā kā es, teiksim, skatos, kad, es arī pārtrauc, kad parasti jauni džeki acis deg, tur uztaisam vienu kreklu, uztaisam otru kreklu, un es parasti domāju, davai pasīsimies, kas būs pēc 2 gadiem ar tevi. Zin kā, tas ir tas entuziasms labā nozīmē, ka katrs grib savu brendu, uztaisīt savu zīmolu, tur kaut ko ņemās, bet, zin kā, arī šeit lokāli vai arī dabūt to visu startautis, kas ir vēl lielāka utopija. Tas līdzīgi tā kā ar mūziku, teiksim, ar zīmoliem arī kaut kādu lokālo zīmolu ir. Vairākiem atsevišķiem Baltijas zīmoliem izdevies arī iekarot kaut kādu startautisku atzinību, bet tas arī baigi grūti. Līdzīgi ar mūziku ir, zin kā, tad tu
Var arī tas, ne, bet mūzika tādā ziņā arī, ne, bet arī zīmogam tādā ziņā, ja ir kāds lokāls zīmols spēcīgs, viņš tomēr var arī šajā tirgu pastāvēt un būt, bet līdzīgi arī ar mūziku. Tu domā, kā podcasts formās tāds podcasts? Es domāju, ne, par to, ka tas entuziasms agri vai vēl var noplakt, ja nav kaut kāds feedbacks. Jā, tieši tā, bet zini kā, tas arī, labi, uz entuziasmu, cik ilgi var skriet to, bet, piemēram, lai tas entuziasms nebeigtos, es domāju, visam jābūt no paša sākuma, jau tā kā, detaļām, sīkumiem, jābūt nostrādātiem, piemēram, visam. Ja piemēram, ja čeli būvē podcastu, tad jābūt tur no paša sākuma, jo visam jābūt nostrādātam dizainam, maigam. Protams, tu nevari mēģināt dabūt sev potenciālu sponsorshipu, ja tas viss ir, tā kā saka, uztaisīts uz biznesa plānam. Es domāju, ka pirmkārt ir acīm jābūt baudāmam. Jā, acīm baudāmam. Saturam skaties pa to kasti, kad tu skaties to poģīti, piemēram, lai tur viss būtu tāds mierīgs, lai acis var atpūsties, izbaudīt to produktu, lai neizskatās, ka tas ir, zini, ok, davai mēs tagad blēzīsim. Tas jau kā arī kura lieta. Ja tieši tā to jūt uzreiz. Kas ir, piemēram, kaut kādi jūs paši skatāties, patērēt šo te vispār podcastu? Ir pa laikam, ne? Kanālu, ko jūs patērēt, Es baigi randomā, es angliski praktiski maz skatos. Es no tādiem spēcīgiem žurnālistiem, kas no Austrum Eiropas ir, dažreiz Jūra Duģa intervijas. Jā, paklausos. Tas tāds spēcīgs čalis ir. Tagad nesen es sāku vienkārši vienu sporta džeku, kas stāsta par sportu, par futbolu, par basketbolu, tieši par aizkulisēm un tieši par ļoti netīrām aizkulisēm attiecībā uz sportu, par visādiem menedžeriem, par futbola aizkulisēm Eiropā, par tur Serbijas futbola faniem, ka tur principā gangbangs aizmugurē ir un tā tālāk, un tur drugs un vispārējais. Tas ir viens, ko es pēdējā kaut kādas 2-3 dienas pēc kārtas jūtu un aizmugurē iet viss pēc kārtas tās sērijas. Tur par daudz ko par Larry King, nevis par Larry King, bet par to menedžeru King, kas bija Tysonam menedžers kādreiz arī. Kā viņš tur, kā saka, schēmo. Man liekas, tos jau laiku atpakaļ arī redzēs. Viņš jau, par viņu daudz ir tur. Ko Sudrabs skatās tagad? Tagad vispār neko večukiņas. Bļāviens. Es ar Silvu tagad pēdējā laikā esmu atsācis filmas skatīties kaut kāds katru vakaru. Mēs mēģinām noskatīties kaut kādu filmu. Nesen noskatījāmies Svešais pret plēsoņu pirmo filmu. Tā bija tā. To cik reizes esam, bet noskatījāmies atkal. Un tad vēl kaut kādu. Kurš uzvarēja filmā? Tu neesi redzējis? Es atceros, ka viņi bija kaut kad, bet... Nē, tā bija riktīgi veca tāda. Jā. Viņa pirmā, kas iznāca Svešais pret plēsoņu. Svešais, Tur beigās bija tā, ka visi tur tāds stāsts. Plēsoņus laikam uzvarēja. Viņi tādi pret vinutākiem. Viņi rūbīja to fišku, Bet ja par kino, tad noteikti jāiet uz latviešu kino. Tikko iznāca ar jaunu filmu arī latviešiem. Es neesmu pats vēl redzējis. Tumšs zilais evaņģēlijs saucās tā filma jaunā. Bet man liekas, ka jebkurš virziens, segments filmai var būt pilnīgi pa jebko. Galvenais ir ne tikai viens, bet scenārijs. Mēs jau, respektīvi, varbūt par formulām, varbūt, es nezinu, par bērniem dārziņā, varbūt par jebko, par divām tantiņām, varbūt, ja scenārijs ir mega hard, nav jau, principā, nozīme, par ko tā filma ir. Es gribu uztaisīt filmu arī savu. Es tieši gribēju jautāt, ja jūs taisītu filmu, tev viena koncerta filma. Mēs esam kaut ko... Zini, ko es tagad domāju, tikko, kamēr sēdējām? Es domāju, ka es balstītu filmu uz šitiem pulksteņu zagļiem Vēsrīgā. Jā, es balstītu uz viņiem. Kas nesen notikās? Jā, es uztaisītu tad kā Guy Ritchie tipa filmu, pilnīgi tādu raspīstu stūdiju. Bet tajā tīmā ir ļoti spēcīgs scenārijs. Tur ir scenārijs ar ļoti lieliem muskuļiem. Tur, zini, kā es teicu, varbūt sūdīgs operators, varbūt sūdīgs montētājs, varbūt daudz kas sūdīgs, varbūt sūdīgi nokrāsot filmu. Varbūt, zini kā, bet ja ir mega hard scenārijs, viss, kas ir, es teiktu, ir 80%. Tā kā, man liekas, ka visi, kas grib kaut ko darīt vai nedarīt, viņiem ir jāaizmirst par to, ka viņi var foršus kadraplānus uztaisīt un kaut ko vēl. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet tas ir otršķirīgi, man vismaz tā liekas. Tas ir arī tikpat svarīgi. Protams, bet ja scenārijs ir wacky, tad tu neko neizdarīs. Tur filmēt viņu kā gribi. Jābūt no sākuma līdz galam visam. Kā būtu, piemēram, ja tev ir jāpiesaka Sudrabs, ko tu varētu pateikt par viņu?
Man ir tāds mega definējums par sudrabu. Es, teiksim, sudrabu redzēju pirmo reizi pulkvedī, kad bija viens no DJs AG taisīja un vēl tur zapti tāds pasākums vai ne, laikam ar Skuteli kopā varētu būt. Un atceros, ka Nātra teica, viens tāds kruts jauns reperis parādījies kaut kur no Pļaviņā vai no kaut kur no tās puses Jēkabpils, tas rajons. Un toreiz es dzirdēju to viņa dziesmu, es tā pieduros točni, šis čalis diezgan labi. Viņa nav, man liekas, nekur iznākusi. Kā viņa saucās tas treks? Nē, viņa bija, es neatceros, Saldi par dāmām vai kaut kas tam. Tas bija kaut kāds 2007, 8. gads, 9. gads, bija ļoti sen. Un tad diezgan stabili kaut kā, nestabili, bet ienāca tajā rap dzīvē sudrabs, bet viņš pēc tam aizbrauc uz UK. Un, principā, es tā kā ar vienu ausu dzirdēju, ka viņš baigi, nesis to, ka noteikti pamat nodarbošanās viņam nebija tajā brīdī hip-hops, bet viņš baigi cītīgi audzēja to savu muzikālo portfeli un arī kaut kādu fanbase. Un viņš ir tādā ziņā ļoti unikāls priekš mani. Nu, es kaut kā es nesaku, ka viņš man blakus, es negribu, tad ja es analizēju mūsu žanra pārstāvis vispār vienalga, tad viņš ir ļoti unikāls savā pašbūtībā, jo ir ļoti daudz faktoru. Mēs tur kaut kādi citi šī žanra pārstāvi tur sūtam presrelīzes sārā, domājam, kā šito izdarīsim, kā to izdarīsim. Šis čās vienkārši aiziet studiju, ieraksta dziesmu, ielēja viņu Spotifyā un dzīvo savu apzināto dzīvi tālāk. Un tā viņš dzīvo 1 gadu, viņš dzīvo 2 gadu, viņš dzīvo 3 gadu, viņš dzīvo 4 gadu. Un tā mēs pastamies vienā brīdī Spotifyā ciparos. Un es saprotu, ka sudrabs ir principā no hip-hop klausīt, ja mēs atmetam malā joku repu un ja mēs atmetam malā šlāgeru repu, ja mēs kaut kāds konkrēts mākslinieks varam noteikti ar drošu sirdes, viņus var tajā segmentā ielikt bez kaut kādām sirds pārmetumiem, ja, tad viņam dotā brīdī ir lielākie Spotify cipari, bez presrelīzēm, bez radio singliem, bez nekā. Vienkārši ar to, ka viņš visu laiku ir gājis uz studiju, rakstījis dziesmas un lādējis viņas iekšā, lējis iekšā Spotifykā. Viņš pat ne tik daudz ir viņu filmējis. Tas tāds fenomens labā nozīmē. Nu, fani ir sajutuši viņu mūziku. Bet ne tikai gājām uz studiju, rakstīt dziesmas, mēs tur arī kāsi uztinām, iedzērām, dažreiz pa laikam tur. Saproti, tas ir tāds, viņš ir panācis to vistiešāko ar savu fanu sarunu tikai caur mūziku. Es sapratu, tā ir vizītkārta sudraba, bet sudraba kā tu, piemēram, šo te Ozolu vizītkārtu, kā tu noraksturot viņu kā reperiem MC personību veicīt. Viņš ir mans fāters, viņš ir man father figure. Viņš ir tik daudz, ko no viņa var mācīties, viņš ir jāstudē, jāmācās no viņa reāli. Un viņš ir, Ozols ir, manās acīs viņš ir leģenda, father figure, Es runāju, es atceros, ka šī būs daudz labāka iespēja paskaidrot, ko es domāju pirms tam. Es atceros, ka mēs pēc radio, kad es teicu, kad man bija, atceros, 12 gadi, es pirmo reizi tiku pie kastes Cieņu un mīlestību. Man liekas, tas bija tas pats arī gads, kad iznāca, kas man bija 12 gadi, kad Ozols debitēja ar Soļņiku, pirmo. Vecīt, es to albumu klausījos nepārtraukti, man viņš visu laiku griezās, es atceros. Es vēl aizņēmu kasetē. Es aizņēmos kaseti no savas klases biedriem. Man arī bija klases biedrs atnesis kaseti. Klases vakarā mēs malcām. Vecīt, es aizņēmos kaseti no klases biedriem un es atceros, man viņa tāds epies nevarēja viņu vienkārši atdot. Es teicu, ka es viņu pazaudēju. Un iedevu 2 lati. Iedevu 2 lati savai klases biedrienei. Un paturēju kaseti, un lai es viņu varētu klausīties. Un Ozols, man nebija vispār, uz ko skatīties, nebija nevienu paraugu, uz ko, kam līdzināties. Un Ozols bija, es reāli sapratu, pirmais reāli paraugs, pēc kā es gribēju līdzināties. Kad es dzirdēju, redzēju Ozolu, visu, kā viņš tur stantoja, saproti, neviens tā agrāk nedarīja, Un mums visiem tas bija vienkārši, tas bija jau out of this world, literally, Un, Ozols man ir... Es nezinu, par Ozolu vispār var runāt stundām ilgi. Tur ir tik daudz ko teikt. Bet es viņu raksturotu kā leģenda. Viņš ir ikoni, leģenda Latvijā. Un to visi zina reāli. Ozols ir Ozols. Viņš ir tikai iemiesojies tajā vārdā, vai vārds iemiesojas viņā, viņš ir to pārdzīvojis, miljoniem reižu. Ozols ir īstais Latvijas Ozols. Epic. Es tieši domāju, mēs nesen kaut kad, tas bija labs. Es teiktu, ka jums abiem diviem bija ļoti labs šis. Šis ir tiešām, es arī par sudrabu, ka teicu, tas nebija man kaut kāda prioritāte. Es vienkārši kā neatkarīgi no Ozola, vienkārši, kas Ģirs Rozentāls skatos uz to žānru, tad tādā ziņā,
kaut kāds labā nozīmē mega super krūts ceļš. Kas notiek ar hip-hop? Hip-hops ir dzīves 2025. gadā. Es domāju, ka jā, viņš, kā saka, zin kā, viņš ir tik daudz segmentējies, viņš ir tik dažāds dotajā brīdī, tāpēc, ka, principā, ir jāprasa, tie segmenti ir tik daudz, kādam no tiem virzieniem un segmentiem iet labāk, kādam iet sliktāk. Visiem neiet vienvērtīgi vai vienā līmenī viss nav. Kāds no tiem žanra, kā saka, sastāvdaļām ir veiksmīgāks, komerciāli, nekomerciāli, UTT, tā kā. Jā, ir, kā saka, ir ļoti daudz un dažādi. Tur ieraudzīt ļoti klasiskas piepildītas zāles ar ļoti klasisku skanējumu hip-hopam, un tur tajā pašā laikā, ja mēs runājam par kaut kādu globālo tirgu, tur ieraudzīt arī ļoti abstrakts un šajā brīdī aktuāli mākslinieku zāles arī pārpildītas, kas ir jau kaut kādas jaunās paudzes mākslinieki. Ja, man liekas, ja mēs paskatāmies vēsturē, pirms kaut kādiem, nezinu, pirms laikā, kad tu sāki, pirmais albums bija tieši Kad tas bija 20 gadus. Jā, viņš 26. gadā man tieši sanāk 25 apaļi gadi kopš debijas albumu. Jā. 20 gadus ir... 25. Tas ir 25 gadus, kas par nogriez, ne? Es vēl nebiju piedzimis. Es vēl nebiju piedzimis. Kad debijas albums man iznāca? Cieņa mīlestība. Tu viņu vēlāk tikai sāk klausīties, jā? Ok. Jo, man ir tādi divi džeki, kas teiksim... Bet točni, bļēns, kā tu nevari būt piezīmes? Es daras sāku novād, viņš nes cauri. Jā, bet jā. Var sakot, jā, es kaut kāds daudz dekādas, 5 gadus redzējuši šim žanram, skatījies, kā viņš ir evolucionējis. To var dažādi nodefinēt, mainījies. Teiksim, pasaulē jau viņš ir vienmēr bijis tāds pieprasīts, sākot jau no 90. vidus, kad tā Golden Era sākās, kad B.I.G. ļoti populārs palika un Tupacs. Jā. No tā brīža tas žanrs, kā saka, ir jau vienmēr bijis viens no vadošiem mūzikas žanriem. No tā kā attīstīties, tā ieskrieties sāka jau no 80. Lai no 80. Beigām. Jā, no 80. beigām jau bija, tur tie pašiem bija Def Jam labela īpašnieks Russells Simons, viņš bija paņēmis zem saviem Beastie Boys, Run DMC, un tad viņš jau viņus spēja kaut kā nomenedžēt kā komerciāls projekts ar Rubinu kopā šo producentu. Rīk Rubins, jā. 99. bija šitās tētas, pirms NWA bija tas, kā viņam tas, tu man stāstīji to, pirms NWA viņiem bija tas, kur Eazy-E bija tas čoks Outlaws? Varbūt, bet es zinu, kad pirms NWA, teiksim, tur vispār, es par to baigi daudz nezinu, bet es zinu, ka Dr. Dre bija vispār tādā pop grupā, principā. Viņš baigi vēlējās tie būt, bet viņš kaut kā mēģināja kāpt ārā uz tām karjeras kāpnēt, viņš bija kaut kā pop projektā bija tāds tā kā DJs un tāds jautrs. Tajā laikā jau daudz bija uz disko tendēti, vizuālā identitāte, sevišķi melnādainiem. Ir tur bildes, kur tur Dr. Dre kodā spīdīgā ļoti kostīmā. Starp citu arī Riza no Wu-Tang Clan ir arī pirms tam bija kā Riza vai kaut kā savādāk. Viņš diezgan arī tādā komerciālā projektā patiesībā pirms tam bija. Nezināja? Viņš tu iesit YouTube'ā, ir Rizam savs solo tracks, viņš tur ar čikām tā kā šies tajā arī, kur Post Malonam arī ir tas viens vides, kur tas vecais, kur viņš piedarās uz baldā fona. Yes. Šis žanrs, redzi, viņš ir tādā ziņā pateicīgs pats sev, ka viņš māk kaut kā spēlēties ar daudz ko. Viņš, teiksim, tā kā mēs pieminējam, mēs jau tagad šajā laika mazajā sprīdī jau nosaucam dažādas Post Malones kaut kāds ar country, ar roku tādu piestienu. Tur Wu-Tang Clans grib kaut kādu savu netīro veco skaņu, un tie segmenti un tie stāsti ir ļoti daudz. Kāds grib ultra jaunu un elektronisku skaņu vai kaut kādu spēlīšu skaņu. Kā tu, piemēram, skaties uz 25 gadi, uz Latvijas hip-hopā, tieši visi 25 gadi nodzīvotie, kura ēra, teiksim, kurš laika posms ir bijis iespaidīgākais vai vislabākais? Man liekas, ka šis brīdis ir tāds visplašākais un visdažādākais, kas tagad notiek. Jā, jo, padomā pats, kad mēs toreiz izdevām to debijas albumu, vēl bija pāris grupas, bija Ervis, tur Giuseppe, STA, RDK un vēl pāris projektu. Principā, tas bija tāds klasisks hip-hops, visiem bija bungas, un tā kā bungām tad ir jāskan, tā visiem skanēja bungas, un tas bija, jo pat pasaules mērogā jau arī tas skanējums bija tāds, man liekas,
hip-hops tādā priekš, tīri, ja tu neesi ļoti stereotipains un gribi tā uz to, kā viņš evolucionē, pastīties uz to momentu, jo viņš jau ir evolucionējis no tā brīža, kā tu ielaidi visādas labā nozīmē frīkus tajā žanrā, kad mēs neesam ļoti visi, kā nav mums klaps, kā zirgiem uzlikts un tas kādreiz nevis tā bija, bet vienkārši, tas žanrs palika arvien vaļīgāks un tāds frīkaināks labā nozīmē. Tad viņš ir mega frīkains, ir queer reperi, kas Queer repam patīk tava vārdu izvēle. Tāda arī ir, jā, respektīvi, ir mega daudz, un pat arī Summer Sound, viens no tādiem piedalījās kaut kādā 16. 17. gadā, viens no tādiem zīmīgākiem no Bronx vai no New Yorkas. Viņš daily arī tā uzvedās un staigāja, ka turpat blakus ir kaut kādi, varbūt tās, nezinu, sātana reperi, hrenīzi, tas žanrs tāds baigi dažāds ir palicis, un tādā ziņā katrs kaut kāds savu virzienu ir atradis. Ebreji reperi, piemēram. Bija arī podkāsts ar citiem mūziķiem. Man liekas, mēs ar kaut kailiem sēdējām un mēs runājām vispār par pseidonīmiem mūzikā. Un mēs domājam, kam ir jaudīgākais vispār šis te vārds. Ozols. Un mēs nonācām līdz tam, kad īstenībā ozols tas ir tik dziļi. Tā kā, ja tu virspusē klausies ozols, tas ir tāds. Bet tas īstenībā tas viss, tur ir iekšā gan latviešu kods. Paklausies skitus viņa albumā, vecī. Jā, skīti, jā. Tas ir crazy. Skīti, man tošies pirmos albumos bija... Vecī. Ej, tu Dievs cieņu un mīlestību, ozols skits. Ej, tu Dievs. Bet man iedomājas to fenomenu, man Zāncis atmet kaut kādā Santikvarēts, man atmet no otrā. Es dzirdu, kad es nezināju, ka no otrā albumā ir tik labā nozīmē krūts skits, ar ko es te daudz koncertus sāku. Tas skits saucās Es esmu, tur nāk pār Dauga ozols. Un to Zāns man atklāja, viņš kaut kur bija līdz, es redzēju, ka viņš kaut kur bija storijos iepaustojis. Un es pateicoties viņam ļoti daudz koncerts, tagad sāku ar to skitu. Es pat no Arēnas koncerts sāku ar to skitu. Es viņu biju aizmirsis arī. Tu jau dzīvo tālāk savu dzīvi, un kaut kādos brīžos tu pat esi aizmirsis par kādām zīmīgām lietām, ko tu esi izdarījis. Tas tāds interesants moments. Jā. To vērts dažreiz atcerēties. Paga, tas bija otrais albums. Paga, laikam es arī domāju. Pirmā un otrā. Super, paldies. Jā, un nāk pār Dauga ozols. Pirmais bija, kas tas ir? Jā, kas tas ir? Tad otrais bija, kur bija viola. Jā, un nāk pār Dauga ozols. Jā, tas ir otrais albums. Jā, principā, tie otrā albi ir pats, var teikt, major moments, tas skits, es teiktu, skits ir major moments. Tas skits ir, ja tagad man saka, kas ir albumā ir nozīmīgākais, tas strogi sāks, tas skits ir kārdākais, kas tur ir. Jo, bet vecī, tu anlakoji, tu atslēdz to skitu spēli. Es toreiz, kroči, dahu jāklausās vecās plātas, kaut kāds dabūja mazas moments, es sūtīju Krīvu, un tā Krīvi vienkārši skrečojas. Jā. Es sapratu arī, ka man arī vienmēr, kad es taisīšu kaut kādu relīzi, man arī būs vienmēr kaut kāds skits. Kā tu iekriti iekšā Lucky Punchā? Jo tu jau, man liekas, vai tu biji no paša sākuma ar tiem projektiem? Ar Denisu. Soli pa solim, jā, Denis un Daņiks bija iemesls, kāpēc es esmu Lucky Punch. Bija tā, kad Denis ar Daņiku laikam ieminējās Oskaram, kas ir arī, trešā galva Lucky Punch, un viņi teica, ieminējās par mani, kad grib, lai es esmu komandā. Es atceros, kad Sudraba mēs dubultslāstu rakstījām, Sudrabs kaut ko nogāja lejā ar Daņiku parunāties, viņš uzgāja augšā un teica, es esmu tīmā arī iešā. Jā, laikam. Man liekas, Daņiks man pateica, viņš man teica, es gribu, kad viņi grib, lai es esmu komandā un lai mēs kustinam šito visu kopā un stumjam uz priekšu un kopš tā laika. Tas vispār arī bija tā kā likumsakarīgi, jo mums viss tā kustība, kurā mēs bijām kopā, kā mēs savienojāmies, viss kaut kā liecināja par... Mums baigi krūta gāja, mēs esam uz viena viļņa, visi dzīvē. Mēs visi gribam vienu, un mums ir ļoti līdzīgi uzskati, mēs saprotam arī, ka mums visiem ir savi mīnusi, visiem ir savi dēmoni, kuram kā kurš, bet katram ar kaut ko ir jādara. Ir, zin kāda ar mīnusiem, kā jādara, tā kā matemātikā. Mīnus ir jāreizina, jo mīnus reiz mīnus ir plus. Ja viņi skaiti kopā, viņi ir vien lielāka un lielāka. Arī vajag, zin kā, vienkārši iemērcēt ledu ne tikai rokas uz brīdi, bet arī galvu, lai viss noiet malā. Nevienmēr, kā saka, es domāju, vispār vienmēr ir tāds, zin kā, jo lielāka komanda, jo noteikti arī sarežģītāk šeit tad ir
visiem būt, kā saka, ir visi uz vienu viļņu, un tāpat kā saka, ir arī dēmoni katram savu galvā, bet, ja tu esi tāds pieaudzis, tad parasti vajag tā ieelpot to situāciju un nepūst viņu uzreiz ārā. Bišķiņi, kā saka, paturēt gaisu iekšā krūtīs un varbūt izelpot kaut kādu konkrētu situāciju pēc kāda tomēr laika. Jā, tieši tā, un tas vispār baigi raksturīgi mums kā čaļiem, un mēs visi esam, mēs kaut kā tā ir sanācis, ka mēs visi esam kaut kā, visi, kas, piemēram, manā, teiksim, draugu lokā vai paziņu lokā, manā connect lokā, visi, kas ir, tie ir kaut kā, laikam ar vecumu, es nezinu, tas nāk, ka tu notiek naturāla atsijāšanās un paliek tikai tie čaļi, ar kuriem tev tiešām kaut kas ir interesanti, ar kuriem ir kaut kas saistīts, kad tur nav kaut kāds iemesls, kaut kāds sens tam visam apakšā. Un mums visiem tā čaļiem ir paveicies, ka mēs tā kā varam dot viens otram un mācīties, iegūt viens no otra. Un līdz ar to mēs kopā vienkārši taisam atkal kārtējo. Līdz galam nesapratu, tagad tu esi atpakaļ Latvijā, dzīvo Rīgā vai tu esi... Pagaidām, jā. Tagad mums kāds laiks, kādu laiciņu ir jāpaliek šeit, jo man tur ar sievu šobrīd vīza ir tāda, kad man sieva un mans jaunākais dēls nevar pamest Latviju. Viņi var pamest, bet viņi nevarēs atgriezties atpakaļ. Bet sieva tev ir Latvija vai viņi ir... Lielbritānijas pilsoni, jā. Okay. Jā. Tas bija mans arī viens jā. interesantiem. Un man jaunākais dēls arī Lielbritānijas pilsonis ir, un tagad mēs šobrīd ejam visām formalitātēm cauri, dabūjām vīzas šodien. Šodien 10 no rīta bijām migrācijas pārvaldē, dabūjām vīzas, un tagad mums ir laiks līdz decembra beigām, lai sarakstītos ar sieviņu, lai mēs varētu visu, lai dabūtu atļauju, uzturēšanās atļauju sievai, lai viņi nebūtu vīzas, bet vienkārši uzturēšanās atļauju. Tad nebūs problēmu ielidot, izlidot. Tas ir labs jautājums. Reāli, reāli. Bļāviens tā kā liekas, zini, tai pašā liekas, nav grūti, bet baigi grūti. Zini, tur, mēs zvanījāmies, tur mums cilvēki palīdzēja, draugi, visi tur zvanījās pa visām nodaļām, un tad beigās mēs tur sapratām. Beigās mums advokāts arī palīdzēja, jurists. Uzrakstīja vēstuli, nenormāli lielu uz migrācijas nodaļu tur ar tādu, zini, baigi formāli to visu izdarīja. Beigās mēs sazinājāmies ar migrācijas nodaļu, viņi tur saņēma mūsu vēstuli, ko jurists uzrakstīja, un tad beigās viņi saka, mēs redzam, ka jūs to nerakstījāt, jums to kāds jurists rakstīja, un tā tālāk. Un viņi saka, priekš kam tas ir vajadzīgs? Tur baigi formāli, varat kā cilvēki sazināties, paskaidrot situāciju un tā tālāk. Beigās mēs tur baigājām tur galvas sāpēm cauri ar sievu, kamēr vispār nonācām līdz tam. Beigās mums bija tā, ka sievai 90 dienas uzturēšanās atļauja, kas ir Latvijā, kā Lielbritānijas pilsonē, un viņai burtiski bija palikušas pēdējās dienas. Mēs tā kā piekdienā no rīta pamostamies, visi dokumenti iesniegti, ja mums sieviete pazuna piekdienā, tā kā sievai šodien pēdējā diena, ka viņa oficiāli var palikt. Un mums no migrācijas dienas zvana saka, jums tur kaut kas nepareizi anketa bija jāizpildīta, visi šodien ir jābrauc prom, jālido prom. Un es tagad zvanu, runāju ar to sievieti, es saku, nevar būt, ka nav nevienas instancēs, neviena cilvēka, kurš var uzklausīt situāciju, saprast situāciju, kas notiek, ka mums ir ģimene, bērns, un kad tur izšķir ģimeni dēļ, kādēļ tikai tā, ka, piemēram, anketa nav aizpildīta laikā un var aizpildīt tikai pirmdien, bet šodien piekdiena ir pēdējā diena. Un tad beigās sieviete saka, labi, izdarīja to un to līdz 2 dienām, pārpildi anketu, atvedu uz migrācijas dienestu, beigās es aizvedu uz turieni, visu sanāca, viss sagāja, beigās viss sagāja. Tā kā šādauds pilsonības migrācijas dienestam, kas tā dzelzceļa līnija, Čiekurkalna, tā pirmā līnija. Tā kā nesen tur bija arī palīdzēja vienam. Jā, tā kā šādauds galvenajai lēdijai, neatceros viņas vārdu, bet viņa mums baigi palīdzēja. Tā kā viss sagāja, sievai un manam jaunākajam dēlam ir vīzas. Bet par ko vispār bija? Tā arī prasīja par migrāciju. Jā, kāds tur vispār vibes ir, teiksim? Es tieši domāju, vai tur ir daudz kaut kādu šie iebraucēji? Ļoti daudz rindām tur stāv, tur ir ļoti daudz vispār iebraucēji. No kādiem reģioniem? Kā jums liekas, no kādiem reģioniem visvairāk, bet viss kaut kas. Es noprotu atbildi. Es apmēram domāju par to. Tur ir studenti. Sabraukuši. Jā, tieši tā, turības studenti tur ir un vispārējais. Visu, ko tev vajag, bet katrā ziņā man nebija laika par to domāt. Es domāju, kā man nokārtot savu situāciju
forši tā kā šādauts. Jā. Nu jā. Okay. It kā vārdi nav grūti. Ja tu visu izdari, visu, ko tev prasa, bet ārpēc komas tur vajadzēja pie bankas statements, deklarēt adresi, zini, tur nauda, tur atlikums bankā jābūt noteiktai summai, tur kaut kādām tūkstošiem, lai tu varētu vispār... Un nākamgad tev viņi čekos, lai tev viņš ir vēl joprojām. Jā, un viņam tev jākrāj piķis, vienkārši, lai tev neizslēg. Tas jārepo. Jā, vajag dzimšanas apliecību, tā kā viņai vajag, zini, stampu uzlikt kā notarizētai Anglijā, tad jāatved uz Latviju, jāpārtulko uz latviešu valodu, arī jānotarizē, un tad jānes, nu tur baigies. Nenormāli. Šīm te visu birokrātiskajām lietām un par to, kā tev viss sakārtot, vai māksliniekam ir jābūt izsalkušam. Kā jums šķiet? 100%. Jā, tas ir vai pēc ēdiena, vai pēc vienalga kā, bet ir jābūt izsalkušam. Jābūt izsalkušam, jā. Un kas ir tas, kas jūs motivē, piemēram, bīdīt savu mūziku, savu lietu? Kas ir šādi no tiem lietām? Kas ir tas motivējošie faktori? Zini kā, kad tu esi jau tādās sajūtas, teiksim, to kaut kādu naudas smaku caur to mūzikas žanru, ko mēs pārstāvam, kas arī ir labs, motivējošs moments, bet tajā pašā laikā tomēr nevajag aizmirst par radošo pusi un arī nepazaudēt kaut kādas, nezinu, šajā te skrējienā un visā kaut kādu vispār māksliniecisko pusi, jo, zini kā, daudz jau spilgti piemēra apkārt, kad tu vari taisīt kaut kādu apzinātu kaut kādu singlu vai ko, bet tas varbūt tās būs sliktāks rezultāts, ja esi kaut ko sliktāku nekā, ka tu būsi tāds dabīgs un godīgs pret savu klausītāju un tā tālāk. Tā kā grūti tā teikt, un tā motivācijas, jā, zin kā, nav ko tur, kā saka, braukāt pausīm. Tā ir noteikti, kad šis mūzikas žanrs mums pietiekami labi, teiksim, es domāju, kad dod mums dzīvot un atrasties šeit, jā. Mēs neesam ne Eiropas zvaigznes, ne kaut kāda pasaules tā tālāk, bet mēs varam to darīt. Un, protams, katram ir savu kritēriju, kā dzīvot, bet man liekas, ka diezgan daudz mākslinieku lokālajā dotā brīdī Latvijā var ar šo pārstāvošo mūzikas žanru dzīvot pašpietiekami. Un tas ir, man liekas, svarīgs moments, kad tiešām tādā mazā valstī vari to darīt, jo, jā, ir cerējis. Jā, daudz cilvēku apkārt, teiksim, dzīvo kaut kādā savā burbulī, un es arī, kad dzirdēju bišķiņ tavu Kīviča interviju, tad vienam ir pāris simt daudz, vienam ir 5 par skaitlis normāli. Tā kā daudz jau nezina, kur mēs esam, ko mēs esam un kādi ir tie, nezinu, mūsu honorāri, ne honorāri. Tie, protams, noteikti arī paliks aizkadrā šodien, bet es esmu priecīgs, ka es varu darīt to, ko es daru. Tas, protams, ir cool. Un Sudra par tevi, kas tevi motivē? Droši vien tas arī motivē, motivē tas, kad man nav jāiet, nav jāiet uz darbu. Ja es esmu spējīgs kaut ko tādu izdarīt, un man nav jāiet no 9 līdz 5, man nav jāstrādā. Es esmu tur bijis lielāko savu dzīves daļu. Es esmu tur bijis, bet šobrīd, tas man motivē tagad. Es, starp citu, šodien biju mājās. Es aizmirsu, ka mums ir podcasts. Es vienkārši izsaucu taksi uz mājām, atbraucu, un es domāju, es tās apguļos ar sievu guļu un vienkārši pieduramies, kaut ko kāvamies ar sievu, tur kā parasti, pieduramies, tur. Un es tā domāju, mēs tā kā Latvijā esam, nekas nav jādara, ne par ko nav jāuztraucās, nav tā kā, nav tā kā tev tas čims uz pleca, tev vai par kaut ko baras vai ko, tu vienkārši čilo, atpūties mājās ar ģimeni un tā ir tā lielākā daļa laika, kāda tev ir iespēja pavadīt laiku vienkārši ar ģimeni un sievu un visu. Un tas, laikam, ir mans lielākais motivators. Tas tāds bless labā nozīmē. Tāds, bet es arī saprotu, es domāju, cik vienkārši tu vienkārši repo un tu mājās vari čilot ar ģimeni, bet tas nav tik vienkārši. Tas prasīja 20 gadus man tas prasīja, lai es nonāku līdz šim. 20 gadi nepārtraukt ticības, droši vien tas 20 gadi bija šeit tieši. Man joprojām tas arī ir tur un nekur nepazudīs, ja es domāju, limiti ir tā kā uzstādīti daudz lielāki. Bet tas, ka tas tagad viss sāk materializēties, tas ir tāds interesants tā kā pierādījums visam tam, ko es esmu savā galvā visu laiku redzējis. Tas, laikam, arī ir motivators arī. Turpināt būvēt to savu vīziju, kas man galvā ir, viņa vēl ne tuvu nav pabeigta. Tur ir daudz, kas vēl klāt pa visam tam. Tā kā, tas arī ir motivators. Tā ir tā kā spēle tāda, zini? Yeah. Pum, man lokot jaunas mapes tur.
Jā, vispār jau es šajā mūzikas žanrā atceros, kāda mums bija honorāra un viss, kad es Cieņa mīlestība albums iznāca. Vecīt, es atceros, kādi man bija pirmie honorāri no koncertiem. Jā, un es tiešām nevaru teikt par laikam visiem mūzikas žanriem, bet mūsu mūzikas žanrs ir pašpietiekams un pietiekami neatkarīgs. Un viņš var arī pastāvēt bez ļoti lielas draudzības ar kaut kādiem lieliem mēdījiem, kas arī bez bajās lielas tāds dirsālīšanas kādam. Un tas man liekas, ka baigi arī motivē tev darīt un turpināt to apzināties, jo, zin kā, ja tu būtu tāds izteikti kādas žanra pārstāvs, kas ir ļoti atkarīgs no kaut kāda radio rotācijas vai no kaut kā tā, tas tāds baigi tāda neviegla situācija. Es tādā ziņā pateicīgs liktenim, ka mēs esam priecīgi, ka mūsu mūzikas skan tur, jā, ik pa laikam, bet mēs apzināti arī darām, kādas singles dodam ārā, ko nemaz nesūtam uz radio, jo apzināmies, ka viņus vienkārši tur nemaz nespēlēs. Mūsu acīs tas ir kaut kāds potenciāls singles, bet tam segmentam viņš vienkārši nederēs. Un tas tādā ziņā liekas, ka, ka mēs tādā mazā valstī varam ne jau gluži teikt darīt, ko gribam, bet samērā brīvi justies un galīgi nepārdot savu, kā saka, mindsetu kādam. Jā, mēs baigi nesēžam nevienam uz papēžiem. Mums neviens baigi tur nesēž uz papēžiem. Es domāju, mēs pagaidām varam darīt tieši tā. Mēs, teiksim, par kādiem lieliem mēdiem, protams, mēs esam priecīgi, ja mēs tur esam, bet mēs baigi arī, kā saka, neraudam, ja mēs tur neesam. Ik pa laikam mēs tur parādamies, forši tur būt un tā. Jā. Man liekas, tas, kas forši ir tieši raksturīgs hip-hopam, ir tas, kas atšķir īstenībā no, piemēram, kaut kāda popa, jā, no tā mainstream uzdevuma. Popam baigi grūti tādā ziņā ir. Viņam visu laiku jādraudzējās. Ka jūs esat tādi, ka jūs esat īsti. Jūs tur baigi nefeikojat. Man liekas, ka tas ir tieši tas, kas iespējams ir tā atslēga. Bet, man liekas, ka arī popmūziķis, ja būtu tāds foršs, godīgs popmūziķis, kas nemēģina tur braukt klipā ar Bentley un pēc tam brauc ar tramvaju uz mājām, bet jau klipā braukt ar tramvaju, tad viņam arī būtu daudz vairāk. Tur jau tā lieta jau repakiem jāsāk sāciet braukt ar tramvajos. Jo popmūzika arī... Dons brauc tramvajā, bet īstenībā viņš taisīja savu pretējo. Viņš brauc ar Teslu, jā, un klipā brauc ar tramvaju. Okay. Es domāju, ka... redzi, gudrs. Tieši tas, popmūzikā tie stereotipi jau no paša sākuma ir bijuši tādi, ka visam ir jābūt ļoti smukam, ļoti tādam noguldinātam. Krekls nevar būt saburzīts, kā saka, bārda ir jābūt noskūtai, grīmam ir jābūt uzliktam. Un tas viss jau šajā brīdī un cīncim nomazgātam šajā laikā un šajā brīdī tas man ļoti atgrūž. Man vienmēr laikam popmūzika ir diezgan atgrūdus, izņemot, protams, kaut kāds liels mākslinieks, kā nezinu, kā George Michael vai Madonna. Jaunums tagad, jā, ka viss MTV ir beidzies. MTV beidzas gada beigās, jā, gada beigās. Gada beigās beidzās, jā. Kādā laikmetā mēs dzīvojam. Jā, es atceros vienkārši, es tieši tos ziņas izlasīju un es pats pie sevi atceros, ka es vēl biju galīgi maziņš un vienam čalim bija mājās MTV vai kas, un mēs Depeche Mode klipus tā kā redzējām visus, kur čalis kalnā kāp ar to krustu. Bija tas viens no Depeche Mode tādiem zīmīgiem klipiem tajā laikā. Es piedzīvoju to visu, kā tas MTV nāca iekšā, un principā atceros, kā Smells Like Teen Spirit. Kā Jesus, kā arī bija Personal Jesus, jā. Es atceros, kā to brīdi, kā viņi kruķīja pa MTV un tā tālāk, bet... Liels notikums mūs visus gaida novembrī. Dubultas lasts. Es palielam pats sapratu, ka es esmu sevi ievedis tagad tādā dubultas lastā, jo esat atnākuši divatā. Jā, mēs ierakstījām albumu, ko mēs spontāni sākām rakstīt šī gada pavasarī. Izdevām mēs 29. jūnijā, un pēc tam bija ļoti piesātināta vasarā. Sudrabam jau bija daudz nobukot koncertu, man bija daudz nobukot koncertu. Mēs bijām principā jau savu vasaru izklājuši jau līdz augusta beigām un intensīvi koncertējām ar savām katras solo programmām. Un man bija tā ideja un stāsts par to, ka tas albums tā kā uzņems ap sevi to klausītāju par šo te visu laiku. Mēs viens otrs arī savos solo koncertos vai esot kaut kādā publiskā telpā tāpat viņu popularizējam. Viņš mums kā pins stāv abiem diviem arī kā nozīmīgs projekts priekš mums. Un tad pienācis brīdis, kad beidzot mēs arī viņu gribam parādīt tā kā plašākai auditorijai 22. novembris Palladiums. Yes. Yeah, man.
piebildīšu, ka mēs tur esam sagatavojuši. Nu, tā kā vēl joprojām neesam, bet gatavojam ļoti īpašu programmu un skatuves noformējam. Mēs par to arī jau digojam un principā brainstormam un esam jau ar cilvēkiem, kas varētu mums palīdzēt, arī jau iesākuši sarunas. Tā kā koncerts nebūs Average Joe rap koncerts. Es domāju, ka arī kaut kādā labā nozīmē uztaisīsim viņu īpaši. Viņš paliek atmiņā. Biļets ir pieejams ar visu īzi. Biļets šobrīd ir pieejams Ticket Shop. Pirmais Early Birds is gone. Esošā brīdī 30 eiro ir biļets palikušas. Un pēdējā nedēļā viņas vēl uzkāps. Bet tāpatās mēs arī turam diezgan draudzīgu cenu. Es domāju, visi var redzēt 30 eiro no Ozola un Sudrabu sirds. Dubult koncerts. Jā, tur būs, tas ir dubults slasts, vecīt. Mēs izpildam visu dubult slasts programmu plus savus tā kā ekstra setus. Jā. Bet soļniki, solo seti būs arī, viņi būs, kā saka, scenārijas un skaņas kontekstā, viņi būs, kas ir tie tuvākie dubult slāzdam. Tur noteikti, kad nebūs kāds surprise, tur būs, teiksim, tas vilnis, kas ar to dubult slāzdu ienāks, tas arī būs mūsu solo trekos jūtams. Jo ir kaut kādi treki, kas jau ir bijuši no mūsu iepriekšējām relīzēm, kas varētu fitot ar šo programmu. Jā, jo mēs ejam, ar to vispār ar dubult slāzdu programmu, es domāju, mēs uzbūrsim tādu savu urbānu, tādu pilsētas noskaņu, tādu, mazo Gothama dubult slāzds, tas būs tāds, ļoti, es nevaru sagaidīt. Tas būs tāds ļoti īpašs piedzīvojums un experience katram, kurš apmeklēs dubultslasts. Es domāju, ka nekas tāds, tieši tādā formātā, kā mēs ar Rozi to plānojam izdarīt, nekas tāds nebūs izdarīts vēl kādu laiku. Tas tāds tīrs Gothamas G-shits, Runājot par albumu, es teiktu, ka tas ir, ģirtam, tas ir, man liekas, tāds kaut kāds pilnīgi nedzirdēts vai tas ir atgriešanās formāts, tas ir vienkārši kaut kas, es klausījos. Savādāks no tā atšķirās, viņš saturis. Kaut kas pilnīgi cits, kas ir bijis līdz šim. Kur iedvesmi. Un tas, man liekas, ir, tāds true tāds. Jā, es domāju, ka Ozolā ir vienmēr bijis tas suns iekšā, tā kā to var, viņā vienmēr ir bijis tas suns, un to katrā viņa projektā, ko viņš ir izlaicis, to var dzirdēt. Kā dziesmā 8x8, piemēram, viņa pēdējā albumā. Tur ir tas viss vibes, tas ir katrā albumā, viņu to var dzirdēt. Ozolā vienmēr bijis tas suns, vienkārši tas, ka mēs šoreiz kopā ar Ozolu divatā mēs nolēmām pieturēties vairāk pie tāda viba, varbūt atgriezties vairāk Zelta skolas skanējumā un izdot veselu projektu vienkārši tādā formātā un tādā žanrā. Un tas bija reāli. Mums arī, man liekas, ka viegli bija noķert to vibu, jo mēs sapratām, uz kurien mēs ejam, arī mūsu kaut kādi elki no Golden Eras laikiem arī, man liekas, ka sakrīt, un mēs esam to vibu noķēruši līdzīgi, jo es neminēsim neviens konkrēts varbūt mākslinieku vārdus, bet es domāju, mēs noķērām un tos Es šodien iegāju Strīčopā un es redzēju tavu spotu. Elfs sēž aiz letas, un viņš tā Ozols laikam pieslēdzās pie Spotika. Jo tad, kad tu mājās pieslēdzies pie Spotika, viss veikals sāk skanēt to, ko tu klausē. Un tad es saku, parādi, ko Ozols klausās. Mēs iegājām iekšā un sākām skatīties, ko Ozols klausās. Tādā ziņā. Bija, jā, to visu var redzēt. D'Angelo bija, Rest in Peace, D'Angelo. Es gan pats neesmu tā baigi iedziļinājies D'Angelo darbē, bet redzēju, ka tu esi pasēdējis. Es tajā vakarā gribēju rakstīt kaut kāds teksts, un es uz viņu iegāju, un es tā iegruzījos tajā vakarā, kad es uz kādām 2 stundām iegāju tādā hard kaut kādā fīlā. Ozols pārvērtās par akmenīm. Zini, tāds iesmagrāk par radio bija. Es gribu repot un nevis klepot, ar snowboardu slēpot un nevis brekot. Tāds bija tāds, jā? Bija tāds. Kaut kas dzirdēts, bet laikam huge singles tas nebija, jo man uzreiz tā nenāk. Bija par radio. Es gribu repot un nevis klepot, ar snowboardu slēpot. Kaut kas tāds bija, jā. Tie, kas zina, ierakstiet komentārā autoru un dziesmas nosaukumu lūdzu. Let's go. Runājot par albumu, katram no jums, piemēram, kurš tev ir tas gabals, kurš visvairāk rezonē ar tevi šobrīd no tā, ko jūs dubultslasts? Principā, zini, kā dubultslasts radās no sākumā, viena EP deva ārā Sudrabs, un viņš man nometa vienu tracku, kas bija tāds super hard, viņš ir bonus tracks, mums relīzē 1-2-1-2. Es ātri, Sudrabs teica, kaut kāds 2-3 dienas, tu vari ātri pa šīm 2-3 dienām atmest man pantu. Mēs kaut kā iedvesmojoties no skanējuma, iedvesmojoties no viņa panta jau
to izdarīju, un vispār man šis albums tā ļoti viegli priekš manīm nāca, jo tie iedvesmas momenti priekš manīm bija jau bāri, ko bija uzlicis virsū jau sudrabs tiem trekiem, jo principā tas darbs sākās tā, kad mēs tā kā konceptuāli izlēmām par kaut kādu mazo ierakstu. Es teicu, davai sudrabs saņemamies, bet izdodam kaut ko lielāku veselu albu, bet viņš nomet man kāds 3 trekus. Un tie 3 treki man tā kā iesit labā nozīmē pa galu, tādu panču labi iedeva un man kalpoja kā kaut kāds paraugs un virziens, uz kurien mēs ejam. Un principā man šis albums līdz tam brīdim, kā katru reizi man sudrabs sūtīja savus pāns, man viņš ļoti viegli rakstījās, tad mēs bišķiņu uzkārāmies un pabeidzām jau bišķiņu tādā. Man bija labs mentors, vispār krūtī ir ik pa laikam kāds tev labs mentors, zin kā, tu pats jau esi iesticis kaut kādā savā Nofilmē šito. Ozols pateica, Sudrabs, viņa bija labs mentors, man. Hold on a second. Šito lūdzu iemūžinam. Forever. Turpini. Jā, tā kā, for real. Viņa bāra un viss attitudes, kā viņš to bija uztaisījis. Un viņš izteica to iespēju, ka davai uztaisim kopā. Es tāds, yeah, man, let's get it. Man liekas, ļoti interesanti tas, ka jūs sakat, ka panti nāca viegli, bet tas saturs ir, tas ir smags saturs. Jā, smags saturs, bet viņš tāds godīgs un tāds pančīgs. Un man liekas, tas ir tieši tas, ka, skaidrs, ka tur ir viss tas, kas piestāv par rapam, hiphopam, tur ir viss tas tā attieksme un viss, bet, es klausījos, un man bija tāds, šis izklausās pa īstam. Jā, kaut kā mēs noķērām to arī, redzi, ka ik pa laikam rapam ir jānoķer tev pašam, ka māksliniekam ir jānoķer to hungry momentu, kad tas izsalts. Man liekas, ka tas izsalkuma kaut kā moments baigi parādījās, varbūt, teiksim, man konkrēti, kā teica mentors un iedvesma varbūt bija viņa pirmie early panti šai relīzei, plus vēl tas, ka es nebiju kādu laiku tādu tipa tieši uz tādiem beatiem arī rakstījis un tādu rēpu rakstījis, un tas viss kaut kā pavērās vaļā. Un es personīgi, es tā kā to gandrīz vai tā kā varēju paredzēt. Es zinu Ozolu, es tā kā viņu esmu iepazinis kā cilvēku, es zinu, kā viņš, nevis zinu, kā viņš domā, bet es zinu, kas viņš ir, tā kā, kas ir viņa būtība. Un es zināju, ja es viņam aizsūtīšu normālas bombas, normālu strīt sūdu, es zināju, ka es vienkārši to biju pārliecināts, ka viņš to aprūvos. Un tieši tā arī bija, un tas tā kā, ka tu sēdi mājās, skaties zvaigznēs, un tu sāc kalkulēt, un tā beidzot es sapratu. Un es tā arī sapratu, vecīt, es atgriezu Ozolu uz vienu no jobnutākajiem albumiem, kāds vispār Latvijas hip-hop vēsturē pēdējo 20 gadu laikā ir izdots. Dubultslasts, fuck man, bet es to zināju. Tā kā es zināju, ka Ozis to prūvos, jo Ozim, kā jau es teicu, viņā ir tas suns. Bija viens moments, 18. gadā, es laikam biju pie Janča studijā, rakstīju savu albu vai ko. Es rakstīju diezgan daudz. Un arī vienā brīdī man nometa Panāču bītu, kas ir mūsu 18. gadā. Mēs principā pēc ilgāka laika atkal satikāmies uz vienu bītu. Un mēs trietā uz šī bīta bijām. Vēl bija Black Knight. Black Knight vēl bija klāt, jā. Un tas, man liekas, toreiz arī bija mega īsts savienojums kaut kāds notikās. Un tad, principā, tas bija tāds kā labs priekšnosacījums un rādītājs, ka mēs varam kaut ko tādu atkārtot. Pareģojums, jā. Tas bija kā tā bulgāra pareģotājs savs to. Jā. Aizmirsu. Nevis Nostradamus, bet tā sieviete. Jā. Vanga, karoči piezīmē un teica. Yeah, we will make it again. Un tad, principā, es, teiksim, visu laiku arī daudz spāns un treks dzirdēju, ko arī solo metā ārā Sudrabs, un nebija šaubu, ka viņš ir diezgan labā formā. Un tā tālāk. Un tad kaut kā tas viss arī salikās. Jo mums arī tie kaut kādi mūsu priekšteči vai jēlki no kaut kādas gold eras, es domāju, arī ir līdzīgi un kaut kā mēs feelojam, mēs zinām, tur nezinu. Mēs ar Ozi esam viena no tiem repakiem. Kas ir Cool G rap, mēs zinām, kas ir Big Pun un Mobb Deep un visus tos pārējos šķērs. Kad tu zini to, kā mēs ar Ozi esam viena no tiem repakiem, kuri var, stundām ilgi norunāt backstage'ā kaut kur, zini, pēc konča, par muzonu, saproti, par kaut kā artistiem, par prikoliem. Un tas tāds light talks, bet mēs varam, tas ir mūsu passions, tā ir mūsu kaisla, un mēs ar Ozi, for real, esam dziļi šitajā sūdā. Muzons, man liekas, ne tikai man, es vienmēr saku, ka muzons man ļoti daudz ko nozīmē dzīvē, bet man liekas, ka Ozim arī, tas, muzons ir tas viss, kas mums pa lielam ir, tā kā
reliģija, zini? Tas pirmais high, man. Es jau arī uzbildoju Hūčopu, lai varētu maukt rēpu, principā. Tas tāds sistemātiski notikās. Lai cik tas absurdi varbūt neliktos, bet es gribēju tā kā sakārtot savu privāto un materiālo dzīvi, lai es varu tā pa īstam maukt rēpot. Man nebija nekādi plāni, kad es varētu tik tālu tikt savā otrajā dublī. Absolūti, nē, mēs vienkārši taisījām rēpu. Ko tu visu to, ko mēs izrunājām iepriekšējā reizē, saproti, ka ar mūziku Latvijā var nopelnīt? Man liekas, ka vienkārši katram ir jāapzinās, ka tu kā kaut kāds, vari būt, tie likteņi ir dažādi, teiksim. Daži no mums ir arī tie, kas pēc tam studijā veiksmīgi spēj studijas darbu apvienot ar savējo, teiksim, karjeru. Citi atkal savādā kaut kā, tu vari sev monetizēt, jā, bet ir spilgti piemēri, kas tikai ar uzstāšanos pelna un nepārdodās kaut kādiem komerces blakus projektiem, nemonetizē sevi nekādā veidā. Ir arī vairāk tādas spilgti piemēri, bet katram savs liktenis, katram savs scenārijs, pēc kā viņš grib strādāt, bet to var izdarīt, jā. Ir jābūt spējīgam tā kā pārdot, man liekas, ir jābūt, ja tu esi tas produkts, ko tu gribi pārdot, tev tā kā jābūt spējīgam pavilkt to līmeni, zini, ne tikai savā galvā sēdēt un liekas, ka es tagad to varu, es sarakstīju tur 4 vai 8 uz 16 uzrakstīju un tagad es viņu māku norapot ritmiski un es viņu pārdošu. Tas tā nestrādā, tur tā kā atkal visi tie mazie sīkumi, visi, kas nāk līdzi, tas tā kā ļoti, tam ir ļoti liela nozīme, tāpēc es domāju, ir jābūt spējīgam tā kā pārdot produktu un tad viss notiek, bet diemžēl ne visi. Ne katrs var būt snowboardists un skaters, un ne katrs var būt repers. Tas jau līdzīgi. Jā, kāds varbūt krūts triks taisa, bet beigās viņam nav sponsorships. Ir jau tāda arī daudz spilgti piemēri, es domāju, jebkurās segmentā, vai ne? Ir daudz, kas ļoti smuki dzied, daudz visu kaut ko. Mēs neesam dziedātāji, bet, teiksim, ir mūziķi, kas ar savu vokālo dotību varbūt nav tik spējīgi, bet panākšu rezultāts spējīgāks. Tas jau viss tāds kopējais, kā tas scenārijs un liktenis izveidojas. Tas domāju, daudz aspektu, arī workaholisms un tā tālāk tajā visā ir ietverts. Un arī tāpatās jau, kas teiks, Sudrabs arī teica, ka viņš jau te neparādījās. Kādam viņš parādījās pirms gada, bet neviens jau nav redzējis pēdējos viņa iepriekšējos 10 gadus, teiksim, tie ir bijuši. Man ir cilvēki, kas man raksta tagad, viņi saka, jau tur noklausās kaut kādas ciesmas, kuras es esmu izlaidis 8 gadi atpakaļ, vai ko viņi saka. Let's go, man. Man katru reizi, kad man tā uzraksta, tas īstenībā man ir kompliments. Jo man liekas, ja man cilvēku, vai kad cilvēki par mani uzzina, viņam tas ir tā kā jaunums. Man tas parāda to, cik daudz vēl ir jāizdara. Bet tas ir svarīgs moments, ka tava mūzika ir izturējusi laiku, jo ne katra dziesma var izturēt laiku. Es pats ļoti bieži kaut kādiem saviem 10 gadus atpakaļ ierakstītām dziesmām skatos. Daudz man patīk, bet daudzām skatos uz skepsi. Cieņa un mīlestība, man. Cieņa un mīlestība forever, man. Cieņa un mīlestība tu vienkārši vaibo. Zini, kāzās mēs arī starp citu nākamā nedēļa vaibosim. Jautājums, man liekas, reper kāzas, jā? Kas vispār tur notiks? Jums būs dzīvais mūzā, jums būs liels kāzas vai maziņas kāzas? Man personīgi būs tāds ļoti maziņas. Mēs vispār sākumā bijām ar sevi plānojuši tikai divatā aiziet uz randiņu, sarakstīties, aiziet uz randiņu vakarā. Puķes tur viss kā, tur laiva varbūt, zini, tur viss smuki, bet beigās sanāca tā, ka tomēr vairāk cilvēki pieslēdzās klātam visam un būs neliels baļļuks. Kas baļļukā notiek, kā Didijs teica, mēs neatklāsim. Kas notiek baļļukos. Nav Didijs shit, bet būs ļoti jautri. Es domāju, mēs atkal tur jau tā lieta, tur būs visi savējie cilvēki, visi uz viena viļņa, visi izsalkuši un Bet man liekas, tas pirmais džeks, kurš, man liekas, festivālā uz skatavas Latvijā ir pilnīgs. Jā, un atkal, that's what's up, man. Es turpināšu atķeksēt šitos te visus. Pirmais, kurš šito izdarīja, pirmais, kurš izdarīja šito, pirmais, kurš jau saņemās. Ir vēl lietas, kur var atķeksēt. Vēl ir. Pirmais repers, kurš iemūžinās savu kāzu baļļuku un izliks YouTube'ā visiem apskatīties. Yes. Un tā tas turpināsies. Visu laiku tur daudz būs visādas pirmās lietas. Let's go! Tas ir interesanti. Tas arī, man liekas, padara šo. Tas atšķaida mūsu to, tagad ārā paskatoties, var arī droši teikt pelēko ikdienu. Ja? Kad tāda, man liekas, interesants personības ir tas, kas tieši ir vajadzīgs mums.
Ziemas sezonā vairāk interesantas personības. Iesūtam latviešiem lidmašīnas lidotājs. Sudrabs nav tas džeks, kurš vienkārši ziemā mauc prom tur uz Balī. Es tas starp citu īstenībā tā kā skatījos, I was looking forward to ziemai Latvijā. Es gribu sniegu. Es gribu sīkiem parā, es gribu sīkos aizvest uz kalniem, uz Mežzeru, kaut kur uz Gaiziņu, aizvest uz... Es domāju, ka, ja pareizi sakārto un māka no tā visa tā kā atbrīvoties no tā, ka ir īsas dienas, tad var arī ziemā atrast kaut kāds moments. Ziemā vakarā no Kalnārs ar dēli nobraukt, come on, son. Vienā rokā Ailiņš, otrā joints. Ja būtu trešā, tad arī būtu joints. Jā. Vai arī, zini, tur vienā rokā sīko, tur ir otrā Ailiņš. Nē, vienā sīko, otrā Ailiņš. Un joints mutē, jā, tieši tā. Es saprotu, redzi, Oģijs zina. Nu, Par to industriju arī diezgan daudz zinu. Savā laikā mēs pavadījām daudz laika ar skateboardu, ar snowboardu. Mēs bijām tie, kas arī būvēja to scēnu ar visu porcelānu kādreiz savā laikā. Tas bija interesanti laiki, Ejau, bērni! Fantastiski! Skeitojam, snowboardojam, daram cool stuff, cool kids on the block. Bet krūti, kad ir Miks laikam tais to asfalts vai kā? Asfaltu bērni. Krūti. Asfaltu bērni joprojām ir diezgan... Krūti, tur daudz kur interesanti ieraudzīt. Nostalģiskos kaut kāds moments. Kaut kad vakar vai šodien. Miks vai ne? Ozola redzēja. Ojers, Miks Ojers, to visu vēl... Ozola redzēja kaut kad vakar vai aizvakar tevi redzēja vienā no taviem šitiem sporta tērpiem. Jā. Ar Duragu visu. Yeah, let's go, man. Gangsta shit. Mēs pat īsti labi, tagad ir viens virziens, ko mēs saprotam, bet kaut gan paskatoties tavu dziesmas, jo viņas ir tik atšķirīgas, piemēram, mēs varam paņemt kaut kādu piemēru, kaut kāds Sineps un medus, tavs gabals. Īstenībā... Tas ir tāda New Wave pamatu, New Wave bāzes. Punk stuffs tāds. Punk stuffs, tas jau postpunks, New Wave tā saucamais. Bet tas jau kā elements hip-hopā ik pa laikam tiek izmantots. Un vispār tās žanrs pats par sevi. Viņš jau spēcīgs žanrs, man liekas, ka viens no tādiem krūtākiem. Tāpēc arī, bet tas jau tāds, tas bija vienkārši, daļa no manis, ko es tā kā ar nepacietību gaidīju, izlikt ārā. Tas daļa no manis post-punk stuffs. Vispār roka esamība, jo ik pa laikam ir piesauga kaut kur būt. Jā, es uzaugu klausoties, es nezinu, Limp Bizkit, Linkin Park sistēmu. Es vakar starp citu tieši, sorry, ka pārdaudzu, vakar kaut kur redzēju, ka Limp Bizkit ir atkal, nevis tas, ka viņam jaunas singls kaut kā ir baigi arī globāli aizgājis. Viņi varas reiz tur mēģināja izlīst. Viņi turēja, protams, visu laiku, jo viņiem ir tas renesans labā nozīmē. Viņi turēja nosmēt. Viņiem tad laikam arī singls ir, cik saprot, aizgājis pat rītī. Un redzi, kas ir Limp Bizkit ir viena... Bet Amerikā tas tik bieži, Amerikā tas nenotiek. Pretī mēs Kornu varam nolikt. Kornu tā kā močī, viņam ir konči, bet vai tu ir kāds ļoti singls, kas ir ļoti... Kornu arī vispār, tur, blēd, salīdzināt albumu skaitu, ko Kornu ir izlaiduši, salīdzinoši ar Limp Bizkit, nesalīdzināt. Bet tas, kā Limp Bizkit tagad nāk atpakaļ, bro, viņi, kāds pareizi tu teici, viņi turējuši ir visu laiku, bet tas, kādu viņi tagad hujātu taisa, viņi izdeva singlu un viņi iekļuši čārtos. Čārtos iekļuši, Ne tik daudz arī tādā roka laikam vēsturē, ne tik daudz tā var noties, ka tu pēc 20 gadiem pauzes tādas... Tas tikko bija, tā kā labi, bet viņi... Tu esi bija liels singls, kas baigi aizgājis. Jaunie, nē. Viņiem bija tā lēcā tūra bija lielā. Bet, tūri jau kurš var uztaisīt no lielām mākslas. Obligāti jāpiezīmē tas, kad jaunais singls Making Love to Morgan. Jā, laikam, tas paklaušas, es neesmu dzirdējis. Jā, viņš skan tieši tāpat kā Limp Bizkit, tā kā toreiz skanēja, tikai tas ir jauns stuffs, bet tā kā liekas, ka uztaisīts tajā laikā, bro. Vecī, tas ir tik krūti. Jā, bet vispār daudz tie momenti, kā Deftones un vēl visi maz kaut kāds arī, es nezinu, tas kļūdos, maz kaut kāds TikTok moments arī kaut kā, es domāju, ietekmēs to visu, kā tev liekas. Jo, teiksim, man meita, visi arī, teiksim, klausās roku un viņi klausās Deftones, un es biju uz Deftones koncertu 96. gadā, un tu tagad apzinies to, ka es biju uz to koncertu 96. gadā Dānijā, Roskildē, Un viņai tagad ir 14 gadi, 13, un viņa klausās Deftones. Un,
pagājuši, cik ir pagājuši kopš 96. gada, tad tās būs 30 gadi kopš ir pagājuši, un sīkai klausās to. Nu, es atceros, ka es sīks augu nebija tā, ka es baigi Led Zeppelin klausījos, vai tur Jurai Heep, vai tur vēl kaut ko, vai Hendriks baigi. Nē, bet tas, kāds tas fenomens ir, ka daudz no viņiem ir atgriežies. Gan Korns ir ļoti, man liekas, ka TikTok, tas nav tā kaut kāds arī TikTok vilnis. Korn runājot, man kādreiz nenormāls fans. Nu, tā kā Korniņš mauca bija, viņš staigāja trēniņu tērpā, ja viņam bija drēdi tur līdz... Sorry, ka es te pārdevos, bet zin kā, man kā no malas, es tad neesmu Korniņu klausies, bet es domāju, ka viņa koncertos arī Močī noteikti 80% skan tikai pirmie 2 vai 3 albumi. Nē, jā, protams, ka lielākie hīti, jo kaut kā kāds ir, vai viņas jau nav koncerts arī spēlē daudz jaunu stāvu. Es baigi par, nezinu, par to. Tāpat kā arī... Bet es redzēju viens labs, tas, kas bija, nu, piemēram, es zinu, ka man bračka bija nereāls fans, un es redzēju, ka Korn bija, kā viņam vienmēr bija tas Adidas. Un viņi pirms... Īstais kolums jau bija tad, kad viņi izdeva... Nē, Adidas tikai tagad bija vecīt. Tu nezini, kāds tagad, pirms tam bija, kad viņam Get a Life. Nebija jau dīla. Nebija dīla. Tur tā lieta, kā viņi reklamēja Adidas un nebija dīla. Nebija dīla. Bet kad viņi izdeva savu lielāko fucking albumu, viņiem, blēd, visu Aģiki bija. Jā, un iedomājies, un Aģiki ar viņiem neparakstīja singlu. Kaut gan bija jau ar Randiem sen jau bija dīls jau 80. Es nezinu, kā viņi vispār neredzēja, ka tā ir numur 1 grupa. Pohuj, vecī, tur jau tā lieta. Ka viņi tagad, pirms kaut kāda gada vai 2 uztaisīja šo īstais. Domāju, vai varētu uztaisīt labu dāvanu Zinturbraču, ka viņš vispār aizmirst tur, jo viņi bija Adidas visu šo... Nē, nu tagad tas īstais kolabs notikās. Viņš soldau. Tagad īstais kolabs. Tagad viņi novērtē beidzot, ko Korni darīsi viņu labāk. Jā, iedomājies. Saka, davai, iedomājies, jā. Pametīsim jums garozu. Čāļi nāca Aģiku treniņu uz filmēs. Aģiku nebija dīla. Iedomājies. Viņa pat dziesma. Kāds mārketings. Ja tagad kāds uztaisīt, iedomājies tagad kaut kāds, nu es nezinu, ko salīdzināt, kas te ir tāds super liels... Jordans. Ne, tagad zinu, kāds pofikos. Off-whites, šitas arī nihujā nav samaksās. Man neviens nemaksā, ka es nesēšu to kreklu. Pilnīgi neviens nav samaksās. It's coming. Šitas te arī. Kas šitas tāds? Pagaidi, kur šitas? Šitas arī, blēd. Neviens nav maksājis, ne? Neviens nemaksā par šito, neviens nemaksā. Bet ja kāds grib samaksāt, tad maksājiet man, blēd. Jā, bet spilgts piemērs. Iedomājies tagad spilgts piemērs tev, iedomājies tāds mākslinieks kā Kendriks Lamārs. Viņš visu savu apzināto tūristu staigā tikai Aģika treniņtērpā, klipos filmētos tikai Aģikā, un viņam nebūtu dīla. Nu, samēram tā, tas baies fenomens tādā ziņā, kad... Vienkārši Čālis tā kā sanāk vienkārši novērtētu. Bet baigi jocīgi, kad Korn teams un Korn managements nevienā brīdī ļoti ilgi nepagriezās pret Adidas un tā kā neparādīja apmēram, jūs galīgi esat džeki sajukuši, un ka tik ilgi viņiem bija līdz tai Pumai jāgaida. Viņš kādu pusotru gadu 2 sasteigāja Aģikos. Baies fenomens tādā ziņā, jā. Tu esi tā kā top chart artists. Tu esi MTV numur 1 artists. Nu, kad viņiem bija ar to gadu seju mīgru, vecā Mercedesā viņi filmējās, vēl toreiz atceros. Tas bija, kad viņiem iedeva MTV laiku, kad viņiem bija realitātes. Kad taisnā bočkā, tas treks taisnā bočkā, kas bija. Tas viņiem bija tāds principā MTV erā tāds augstākais moments. Top moments. Kāds vispār stāsts Korna aizmugurē stāv viss šitam hujātam, kā viņi izveidojās? Kā viņi sāka taisīt dziesmas un vispār... Tur jau vispār interesanti. Hets taču aizgāja prom, tas ģitārists aizgāja prom, Džīzusā izdeva savu albumu, uztaisīja savu grupu, pēc tam viņi paņēma atpakaļ. Drameri izmet ārā, drameris gribēja atgriezties, viņi nepaņēma vairs atpakaļ. Tur blēd, interesanti. Tas kodols trietā viņi cilvēki noturējās. Monkeys, Jonathans un Basists, tie 3 bija ilgi, jā. Bet tas Hets jau Džīzusā aizgāja vienā brīdī. Viņš aizgāja Džīzusā? Džīzusā, viņš izdeva Džīzusā albumu. Es domāju, ka viņš atgriezās pēc tam Kornā, viņš atgriezās Kornā pēc tam atpakaļ. Viņš ir back. No Kaņē iespējams. Ne, viņš ir back, viņš jau pēdējos 4 gadus 5 ir back. Viņš malc kaut ar viņiem, jā. Kas ir tagad tāds top zīmols, kas skaitās cieņā? Ir kaut kas tāds, kas trendā? Es domāju, ka ir kaut kāds globāli ik pa laikam tur, viņi ik pa laikam jau mainās. Nu, tagad vispār mājas tas moments, kad arī konkrēti nav. Nu, jā, man liekas, ka arī
Ne, nu, ir ik pa laikam kaut kāda, kas iemirst. Nu, tagad, kas ir globāli... Hučops, es dzirdēju, ka Hučops esot baigajā... Kortejs UK brands, tas nezinu, noteikti... kas tas ir, bet es zinu, ka ir Hučops un Lucky Punch reāli tagad taisa baigot vižuhu, bet... Un Sudrubu Fam arī. Sudrubu Fam 420 arī. UK-ā Trapstars vien brīdi bija, nu, teiksim, arī liels, nu, kaut kāds... Supreme kaut kādā vienā brīdī bija ļoti augšā. FTP bija vienu brīdi ļoti augšā. Nav nejausmas, kas tie tādi ir, bet Hučops, Lucky Punch un Sudrubu Fam reāli taisa. Sneakers arī taisa kaut kāds... Vēl ne, vecīt, vēl ne, bet Hūda pārstāve brauc janvārī, februārī uz Portugālu un varbūt mēs kaut kādos Hūdas sliperos jau hangosim vasarā. Let's go, tas ir kaut kas tāds, kas vēl nav bijis. Nē, baigi dziļi tajā negribās līst, bet pa maliņu gribās pa to pusi pastaigāt. Jā. Gribas tā kā, nu, pakutināt mazliet. G-spotu. G-spotu, Gribas pakutināt. Nāk būs jāgriež. Būs jāsāk domāt par pedikīru. Jēmē. Nu, jā, būs jāsāk nagi griezt uz, brēd, kā es īšķiem. Jā. Fuck, man. Bet ja jūs iet politikā, kas būtu tas, ko es gribētu izmainīt? Es teiktu, ka visām sievietēm skaistumkopšanas līdzekļi ir par veltību. Es esmu automātiski iebalsots. Jēmē. Okay. Tas ir tavs. Sievietēm biksīši, ieliknīši, pārējais ir par veltību. Sievietes tāpat zinās, ka es diršu. Bet viņas teikt, ka viņš padomā par to. Viņš ir tā vērts, lai par viņu balsot. Ko es varētu teikt? Nu, esam iecietīgi dotajā brīdī. Viņš teiktu balsot par sudu. Ņem telefonu rokās un blēs pa pogām. Jā, es esmu liels riteņbraucējs, arī diezgan pietiekami liels arī autobraucējs. Un man liekas, ka dotā brīdī mēs esam kaut kādu ilūziju par Amsterdamu, par Kopenhāgenu uztaisījuši. Lai ritiņā visi var braukāt, jā. Tā ir kaut kāda utopija, kas notiekās. Es katru dienu gandrīz braucu vasarā rītēm, bet tas, kas ir izdarīts Rīgā... Kā, vai utopija, iedomāsiet, pasaka utonija, ko tas nozīmē? Es nezinu, bet, nu, esam, kā saka... Par ko mēs varam padomāt? Utenija. Jā, pirms mēs turpinām tā. Asāti nost? Nē. Vēl virsū. Droši vien, ka katram no jums ir tādas šīs te punchlines, kas jums liekas, no šis ir līdz šim bijis spēcīgākais. Labs jautājums, man. Labs jautājums. Kas ir tavs punch? Es zinu, kur es tagad no Ozo varētu pateikt. Klaus, es nesen to albumu pat bišķiņ klausījos, kaut kāds no pēdējās dziesmas, teiksim, Mamma Mia, jā. Un es pat sapratu, ka es neesmu pat līdz galam, es jau esmu bišķiņ to treku tā kā piemirsis, un es tā klausos, un es tā, oho. Tipa hard čals iegāja tajā trekā. Nu, par Ozolu. Girts Rozentās klasās Ozolu pantu, un tāds domāju, hard čals iegāja. Mamma Mia, jā, bet labi, Mamma Mia bija hard, jā, vecīt. Bet zini kā, tur īstenībā kaut kas varētu būt no, cik maksā tavs sirds, vai no kājām, vai īstenībā no 1-2. Punchlines. Nē, no tas te domāju, tur kad es īstenībā visās trijās ir vairāki kaut kādi. Tā, nu kaut ko varētu tuljās. Nu, zin kā var kaut kā tā, tieši par podcastu, varbūt atbilstoši podkastam, mēs atnākam šeit, un šis ir LX podcasts, tu kaut ko sūdīgi, tur šņāts, mazā kobra, eksorcisms, nu, dzīsmi no tiem sātana ārā. Nu, kaut kas tāds. Es pateikšu, ka pārstāvji, kuri man iesēdušies galvā no Ozoli, tieši no Dubultslazdi, ir tas, kad par valsts piķi stāst, kā varētu skanēt mana dziesma. Tu savā TV programmā nāc nofilmēt tās sienas. Ķipa tie tādi punchline, kuros, tā kā, kad tu dzirdi tos, tu jūti to augstumu, tu jūti to, ko viņš domā ar to, un tu zini, ka tur tas tās neizskarams sūds. Tie ir tādi spēcīgi momenti, bļaļ. Tu savā TV programmā nāc nofilmēt tās sienas. Nē, nu, zini kā, tas Latvijas televīzija par cilvēku, par mūsu visu nodokļu maksātāju budžetu pastāv šī televīzija. Un, ja mēs pastamies, kāds saturs tur tiek filmēts un kāds resurss vai kādos apstākļos vai kur tiek filmēts konkrēts raidījums kaut kādā pagrabā lejā, tur kaut kur vesela liela māja, nu, kaut kā varētu to visu kaut kā attīstīt un turpināt. Tā ir viena daļa, bet tīri pats saturs, nu, zin kā, visu cīņu, bet es baigi neatceros kaut kādu ļoti priekš maniem interesējuši. Varbūt tas, ka pa laukiem tur braukāts velosipēdists, kas bija, tur zin, par to bija interesants sižets Latvijas televīzijā, bet ļoti bieži arī par kultūru raidījums. Man liekas, ka viņi par daudzām lietām īsti... Nu, nē, es
kaut kā liekas, ka jā, brīžiem vajadzētu pievērst uzmanību citām lietām, kurām nepievērš. Un tas ir tāds, principā, atsauc uz manu veco pagalmu, kur pāri ielai ir Māras ezers, un tur ir viss tā kā baigi uzpimpots un viss tāds smuki. Tu pāri ielai, tu iet manā pagalmā. Un tur ir nevis tik sūdīgi, kā tur bija pirms 20 gadiem, bet tur ir vēl divreiz sūdīgāk. Un tad, man liekas, ka tas mēdījis, par ko viņš runā, kā viņš atspoguļo kaut kāds notikumus, tā pati kultūra arī, zin kā. Man liekas, ka ik pa laikam, ja tu runā par kultūru, tad hip-hops kā žanrs arī sen jau ir daļa no kaut kādas mākslas vai kultūras. Ar mūsu žanru es par to tā baigi negruzos, bet neviens jau baigi nerunā un neko arī neprasa. Kāds bija sajūts, ka tu izdevi rajonu, kad visa valsts dziedāja solis? Kāda bija tajā brīdī? Tu tā kā saprati, vai tu joprojām tā kā nesaprati? Mēs tā lēnām, bet jā, kad mēs braucām tos pirmos končus, tad rajons bija tik liels, ka es jau, pēc tam bija 2 RDK panti. Un tad vienkārši tas bija tik nozīmīgs treks tajā brīdī, ka mēs to cieņu un mīlestības tā kā sākām turēt pa Latviju, ka vienmēr līdzi brauca arī Ils un Reis no RDK, jo to dziesmu bija jāizpilda līdz galam trietā, un tad viņi vienmēr brauc līdzi, jo tā kā, tas bija tas moments, jā, kad saprot, ka tā nav tev vienam, bet ir viņa trietā ierakstīta, un līdz ar to arī vienmēr ir Ilam un Rejam jābrauc līdzi uz to vienu treku. Tas principā līdzīgi kā jums lidmašīnas arī, vai ne? Ka tev, kas tu neesi Denisa Koncī, bet jūs vienmēr iznākat ārā lidmašīnām, jo tev jābūt ir lidmašīnās. Bet Jēkabelī Denis norapoja manu pantu un liekas, ka sagāja. Vai nāt? Es arī Ila pantu repoju un arī sajiet, jā, vai nāt, jā. Bet kādas fucking sajūtas? Zini kā, gan jau tāpat kā tagad liekas, fuck, man, tu vari uztaisīt lielu koncertu un tā. Bet es sēdu iekšā un domāju, nekas jau nav mainījies pa lielu. Tu esi tas pats dalbajums. Nē, tur jau tas kaut kāds sanāca foršs stāsts. Vienkārši arī viss kaut kā... Tur, principā, tas klips izmaksā kaut kāds, 50 eiro Igor Lingu. Tas, ko jūs rajonam uzvēr? Kas tie bija, pa čīgām? Tie bija čaļi. Vienkārši viens nāca čalis, tāds čalīgais pie mums repoja, tajā džimbimā, zebrā. Viņš skaitīja, tā kā visu laiku rēpoja freestyles mums kopā, un es viņam teicu, mēs klipu filmējam, mums tur brātkas arī pēc nuķi un tā tālāk, un viņš teica, jā, nav problēma, mēs atbrauksim tur visiem. Viņš uzvalkus. Tur visi bija pēc labākās tradīcijas. Bļā, veci, ozols bez kreklā ar ģipsi rokās. Jau ar griliem. Atkāpe sudrabam jautājums tieši atskatoties uz šo saturu, ko tu esi nometis. Tāds jautājums, ko es domāju, tas bija tāds diezgan spēcīgs punchlines tev tur viens tāds, kas man aizķērās. Sudraba, kam tu vairāk tici sev vai Dievam? Shit. You know what? Es ticu sev, vecīt vairāk, sev. Sorry, ka es pārdelos tev, man nesen viens čalis, kas ir bišķiņi related pie churchiem, tāds jaunais mazs čalīts, kas bišķiņi, kas saka, voši tāciem redzot ir. Un viņš tur arī man prasīja kaut tādu, viņam arī, principā, līdzīgs jautājums bija, es viņam teicu, vecīt, es vairāk es ticu sev, jo, zin kā, cik es izdarīšu, man liekas, kas ir bišķiņi par to. Nē, ir jābūt kaut kādiem mistiskam spēkam, ko tu abstrakti ik pa laikam piemini vai bet, ja arī tas mistiskais spēks, kurš pie tā pieķerās? Tu pieķeries pie tā, saproti, jo tu tici, es nezinu, es ticu sev vairāk. Jo, kā es arī vēl vienā citā dziesmā teicu, kad... Soda, baigās sūda sanāk, tu neticies sev, var... Tieši tā. Baigās sūda. Man vēl vienā dziesmā bija pateikts to, kad es runāju ar sevi tad, kad palieku viens, jo katrs no mums ir pats sev Dievs. Arī klausījos un domāju, jo interesanti, kad, piemēram, par budismu runājot, jā, es nezinu, vai jūs zināt, ko īstenībā vārds Buda nozīmē. Kā viņš no sanskrita tulkojas. Tas ir īstenībā cilvēks. Buda ir bijis cilvēks, kurš ir sasniedzis apskaidrību. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kurš iet pa to ceļu, viņš var nonākt tajā virzienā. Kas ir apskaidrība? Nē, vārds apskaidrība. Katram mums, priekš mums, katram vārds apskaidrība ir, es domāju, kaut kas pilnīgi cits un unikāls. Tāpēc, tā. Mana apskaidrība, laikam, es nezinu, man no sūdīgākajos brīžos, mana apskaidrība ir tā, ka man nav nekā svarīgākā, kā tikai redzēt, es nezinu, savu ģimeni laimīgu, manus bērnus, dēlus smaidot un visus, kas man ir dārgi, lai es redzu, ka viņi ir laimīgi, priecīgi, smaidiemusēs. Tā ir mana apskaidrība. Vispārējais man pohuji galīgi. True stuffs.
Kas tev ir apskaidrība, bro? Kas man apskaidrība ir? Apskaidrība ir, kad es apzināties to, ka tu esi šeit, dari lietas un neesi, kā saka, kādam nasta, bet vari tikai būt kā pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība, jā, man. Ka tu neesi kādam smaga mugursoma. Ja tu dzīvo kā smaga mugursoma, tad tas ir sūdīgs scenārijs. Labākā apskaidrība ir tas, ka tev ir katru dienu spēks turpināt kaut kādu iet savu ceļu. Viedu vārdu vecīt. Ļoti maz vēl blakus stāvošiem. Man liekas, ka tā ir tieši tā lieta, ko tu saki, kas ir jādara tev. Let's go. Un to pasaka man, to pasaka Ozis, you know what I'm saying? Hey, yo, I love you, G. Ok, Džek, es domāju, ka tad uz šīs notas arī mēs aicinām padomāt visus klausītājus. Paldies milzīgs, ka jūs atnācāt. Yes, let's go. Tiekamies tad jūsu koncertā ielās, jā, un turpina darīt visu to, lai jums, es nezinu, mēs esam ielās, vai jūs esat ielās. Mums visiem jābūt ielās, lai saprast, kas īsti notiek ielās. Yes, let's go. Iesim noskaidrot. Bro, come on, man! Jā, pirms mēs turpinām tā. Asāt nost? Nē. Vēl virsū.